Lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 24. nodaļas. Bet Pāvils, kad zemes valdītājs viņam ar roku bija metis, lai runā, atbildēja: Tāpēc, ka es zinu, tevi jau daudz gadu esam ieceltu par soģi pār šo tautu, tad es jo droši savu lietu aizstāvu. Tu vari dabūt zināt, ka nav vairāk nekā 12 dienu, kamēr es uz Jeruzalemi esmu nācis Dievu lūgt, un tie mani nav atraduši nec Dieva namā, uz kādu runājam, nec sinagogās, nec pilsētā nemieru ceļam. Tie arī nevar pierādīt, par ko tie tagad mani apsūdz, bet to es tev droši saku, ka es savu tēvu Dievam kalpoju pēc tā ceļa, ko tie sauc par atkāpēju ticību, ticēdams visu, kas bauslībā un praviešos rakstīts. Un man ir cerība uz Dievu, uz ko šie arī dzen gaida, ka būs mirušo augšām celšanās, gan taisno, gan netaisno. Un tāpēc es pats dzenos vienmēr paturēt bezvainīgu sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Bet pēc kādiem gadiem es esmu nācis mīlestības dāvanas savai tautai dot un upuļus. Turklāt, kad es Dieva namā šķīstījos, kādi jūdi no Āzijas mani atrada bez drūzmas un bez trokšņa. Tiem būtu pienācies tavā priekšā būt un sūdzēt, ja tiem, kas būtu pret mani. Jeb lai šie paši saka, kādu netaisnību tie pie manis ir atraduši, kad es stāvēju augstās tiesas priekšā. Ja ne šā vienīgā vārda dēļ, ka es šiem priekšā stāvēdams saucu miroņu augšām celšanās dēļ, es šodien no jums topu tiesāts. Un kad Fēliks to dzirdēja, tad viņš spriedumu pavilcināja, šo mācību jo labi zinādams, un sacīja: kad Lizijas virsnieks atnāks, tad es jūsu lietu uzklausīšu. Un viņš pavēlniekam pavēlēja Pāvilu sargāt, un viņam atvieglojumu vēlēt, un nevienam no viņa piederīgiem neliekt viņam kalpot un pie viņa nākt. Un pēc kādām dienām Fēliks atnāca ar Druzilu, savu sievu, kas bija no jūdu cilts, un sūtīja pēc Pāvila, un klausījās viņa mācību par ticību uz Kristu. Un kad viņš runāja par taisnību un šķīstību un nākamo sodību, tad Fēliks pārbijās un atbildēja: šoreiz tu vari iet, kad man atkal būs vaļas, tad es tevi aicināšu. Bet tas turklāt arī cerēja, ka tam nauda no Pāvila taps dota, lai viņu atlaistu. Tādēļ tas arī dažreiz pēc viņa sūtīja un ar viņu runāja. Un kad 2 gadi bija pagājuši, tad Porcijas Fēsts nāca Fēlika vietā, un Fēliks, gribēdams jūdiem ko paprātam darīt, Pāvilu atstāja cietumā. Soģu grāmata, 21. nodaļa. Bet Izraēla vīri Micpā bija zvērējuši, sacīdami: neviens no mums lai nedod beņamīniešiem savu meitu par sievu. Tad ļaudis nāca uz Bēteli, un tur palika līdz vakaram, Dieva priekšā, un pacēla savas balsis, un raudāja, gauži raudādami. Un tie sacīja: ak, kungs Jahve, tu Izraēla dievs, kāpēc tas ir noticis Izraēlā, ka šodien Izraēls par vienu cilti ir mazāks kļuvis? Otrā dienā ļaudis cēlās agri, un tur uzcēla altāri, un upurēja dedzināmos upuļus un pateicības upuļus. Un Izraēla bērni sacīja: kurš tas ir, kas no visām Izraēla ciltīm nav atnācis draudzes sapulcē pie tā kunga Jahves? Jo par to, kas nebūtu atnācis pie tā kunga Jahves uz Micpu, bija ar lielu zvērestu noteikts, ka tam bija tapt nokautam. Un Izraēla bērniem bija žēl par Benjamīnu, savu brāli, un tie sacīja: šodien viena cilts no Izraēla ir izdeldēta. Ko mēs tiem darīsim, ka tie atlikušie dabūs sievas? Jo mēs pie tā kunga Jahves esam zvērējuši, ka tiem no savām meitām nevienu negribam dot par sievu. Un tie sacīja: vai kāds nav no Izraēla ciltīm, kas nav atnācis pie tā kunga Jahves uz Micpu? Un redzi, no Jabešas Gileādā neviens nebija nometnē nācis draudzes sapulcē, jo ļaudis tapa skaitīti, un redzi, tur nebija neviena no tiem, kas Jabešā Gileādā dzīvoja. Tad draudze uz turieni sūtīja 12,000 vīru no stiprākiem, un tiem pavēlēja un sacīja: ejiet un kaujiet tos, kas Jabešā Gileādā dzīvo, ar zobena asmeni, līdz ar sievām un bērniem.
bet šī ir tā lieta, ko jums būs darīt. Visus no vīriešu kārtas un visas sievas, kas pie vīra gulējušas, jums būs izdeldēt. Un tie atrada starp iedzīvotājiem Jabešā Gileādā 400 meitas, jaunavas, kas vīru nebija atzinušas, nec pie vīriem gulējušas, un tās veda uz nometni Šīlo, kas ir Kanāna zemē. Tad visa draudze nosūtīja un runāja uz Benjamīna bērniem, kas bija pie Rimona klints, un tiem lika mieru pasludināt. Tā tanī laikā benjamīnieši griezās atpakaļ, un tie viņiem deva tās sievas, ko tie bija dzīves atstājuši no Jabešas sievām Gileādā, bet tur viņiem nepietika. Tad ļaudīm bija žēl par Benjamīnu, ka tas kungs Jahve plaisu bija darījis Izraēla ciltīs, un draudzes vecēji sacīja, ko mēs darīsim, ka atlikušie sievas dabū, jo sievas no Benjamīna ir izdeldētas. Tad tie sacīja, Benjamīniešu zemes daļu pienākas iemantot tiem, kas izglābušies, lai neviena Izraēla cilts netop izdeldēta. Bet mēs tiem no savām meitām sievas nevaram dot, jo Izraēla bērni ir apzvērējušies sacīdami, nolādēts, lai ir, kas benjamīniešiem dod sievu. Un tie sacīja, redzi, Šīlo ir tā kunga Jahves svētki ik gadus, Bētelē pret ziemeļu pusi, pret austrumiem tam ceļam, kur iet no Bēteles uz Šehemu, un pret dienvidiem Lebonai. Un tie pavēlēja Benjamīna bērniem un sacīja, ejiet un paslēpieties vīna kalnos, un skatieties, un redzi, kad Šīlo meitas diedamas ar stabulēm iznāks, tad izejiet jūs no vīna kalniem un sagrābiet ik viens sev sievu no Šīlo meitām, un noejiet uz Benjamīna zemi. Un kad viņu tēvi vai viņu brāļi nāks mūsu priekšā tiesāties, tad mēs uz tiem sacīsim, atvēliet mums tās, jo mēs ik vienam sievu ar karjošanu nesam dabūjuši, jo jūs viņiem tās nesat devuši, tad jums tagad būtu vaina. Un Benjamina bērni darīja tā, un ņēma sievas pēc sava skaita no tām, kas tur dejoja, tās tie laupīja, un nogāja un griezās atpakaļ uz savām mājām, un uzcēla pilsētas un dzīvoja tajās. Un Izraēla bērni tanī laikā no turienes cēlās, ik viens pie savas cilts un pie saviem radiem, un izgāja no turienes ik viens uz savām mājām. Tanīs dienās ķēniņa nebija Izraēlā, ik viens darīja, kā tam patika. Četrdesmit sestais psalms. Dieva draudzes prieks un drošība. Koraha bērnu dziesma, dziedātāju vadonim, augstām balsīm. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, īsti varens palīgs bēdu laikā. Tādēļ nebīstamies, lai arī zeme pazūd un kalni pašā jūras vidū nogrimst, lai tās ūdeņi kauc un plosās, un no tās graznošanās kalni dreb. Taču upes strautiņi iepriecinās Dieva pilsētu, kur visaugstākā svētie mājokļi. Dievs ir tās vidū, tā nešaubīsies, Dievs tai palīdzēs rītam austot. Pagāni kauc, valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Jahve Cebauts ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu augstais patvērums. Nāciet un raugiet tā kunga Jahves darbus, kas postu sūta virs zemes, kas kaļiem liek mitēties pa visu pasauli, kas stopus salauž un šķēpus sadauza, kas ratus ar uguni sadedzina. Nostājieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, es būšu paaugstināts starp pagāniem, es būšu paaugstināts zemes virsū. Tas kungs Jahve Cebauts ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu augstais patvērums.